Šodien mēs pulcējamies šeit, lai atbalstītu tos cilvēkus, kur organizē mītiņu pie ASV vēstniecības, protestējot pret Sīrijas konfliktu noregulēšanu militārā ceļā. Jo skaidrs, ka ASV turpina piemērot un ļoti labi iejutās pasaules žandarma lomā, pašpasludinātā pasaules žandarma lomā, un turpina savu asiņaino ceļu, kurš jau bijis Dienvidslāvijā, kurš bijis Lībijā, Irākā, Afganistānā. Skaidrs, ka ASV nav vajadzīgi vispār ne savu valsts iedzīvotāju viedoklis, kur lielākā daļa ir pret karu, ne ANO jebkādas atļaujas, jo, kā mēs zinām, ne ANO drošības padomu nav devusi atļauju, 2 no 5 biedriem uzlikuši savu veto, ne Amerikai nav jāgaida ANO komisijas lēmums par to, kurš īsti ir pielietojis ķīmiskos ieročus. Mēs redzam, ka Amerika turpina īstenot savas ģeopolitiskās intereses reģionā, slepkavojot cilvēkus. Un šai situācijā lielu nožēlu izraisa mūsu pašu bāliņi, nesagaidot nekādu starptautisko slēdzienu, neko, atbalsta ASV plānus bombardēt Sīriju. Un tas parāda tikai to, ka mums nav nekādas neatkarīgās un brīvas ārpolitikas, bet mēs tiešām esam Vašingtonas pakalpiņa lomā.